Tā, nu sveiciens otrdienā. Šodien, nu, tagad kaut kāda apmēram mēnesi būs jābrauc, no šodienas, jā, būs jābrauc ar lielo dranduļetu, un tagad sakal bija paņēmis riteni, jā, kur ritenis ir atmaucis, un gribēju parādīt, nu, pievērs uzmanību puspiekabē, jā, uz kādas puspiekabes es strādāju, un kādas viņai braukšanas īpatnības, un ar ko viņa atšķirās no standarta krona puspiekabes. Tā tagad nu atslēgs vaļā, paskatīsies, kā iekšā izskatās, vai kārtība ir atstājis. Tā, kas tad ir tagad? Tur tā otrā poga jāspiež. Vai kolēģis kārtība aiz sevs ir atstājis, vai nav, nu tā, lai tīrs būtu, paskatīt. Nu, pakalājs varētu būt tīrāks, jā. Nu, tā, te aizskar būs jāiztais cieti. Nu, tā, ne, it kā tīrs viss ir, jā. Lampiņas kaut kādas. Brīvas, un tās noderēs. Kā reizes savējās es aizmirsu paņemt. Un tā, nu, tā lielos vilcienos it kā stūre tīra, jā, nu to tāpat mēs notīrīs. Nevar jau zināt, ko cilvēks dara ar savām rokām, jā. Ok. Nu tā, ciešam. Nē, nu ir ok. Es pat teikt apmierinoši. Jā, nu, tagad maucam pie kolēģiem sisklaču, un tad jau, nu, tiekās vēlāk. Nu tā, pēc lielā piekdienas kodiena atkal, nu, satika kolēģis, jā. Un, bet stāsts ne par to tagad, klači ir uzsista, tagad var iet atkal pie darba. Un, nu, tūlīt es parādīšu puspiekabus, kuras es strādāju, kādas viņai ir īpatnības un ar ko viņa atšķirās no krona puspiekabes. Reku nu viņa ir. Nu, kā jau varbūt no pirmā acu uzmetiena liekas, kad it kā nekas nemainās, jā, izņemot to iekrāvēju aizmugurē. Bet tur arī varam redzēt atstatumu starp asīm. Un tas atstatums ir tāpēc, kad pēdējā asa viņa ir rotējošā. Respektīvi, es vilcēja stūri griežu pa labi, rotējošā asa griežās pa kreisi. Tādā veidā viss sastāv tātad piekabe, nāk vairāk uz āru un palīdz iekļauties šaurākos pagriezienos, vietās, kur ir iebraukt problemātiski. Ar šo puspiekabi ļoti labi var iebraukt vietās, kur tu neiebrauks ar kronas puspiekabi. Tā ir tā standarta krona puspiekabe. Šī gadījumā viņa sver aptuveni kaut kādas, nu, 6,5 tonnas, tukša puspiekabe, jā. Nu, nekas te īpaši nav viņai. 3 asis, kā var redzēt, neviena no asīm nav rotējošā. Teņas no abām pusēm, augšā arī. Tā izejam lampiņu kontroli. Okay. Nu, tagad var sakot, nu, apies apkārt mašīnai, jā. Nu, viss kā pienākās tā, lai viss, nu, strādā, paskatīsies un, nu, vai nebūtu tā, ka, nu, pa ceļam jāapstājās, ir kaut kāda sūdi, jā, kurš atnācis vaļā ir, piemēram, jā, nu, baigies gemarojas. Un, nu, tagad tā, nu, tad, nu, te viss pa lielam ir ok. Šī pusē es jau paskatījos, un viss šūflādes ciet, un tā, galvenais, lai, nu, pagrieziens strādā, jo, nu, uz maģistrāles, ka braucot, jā, tad, nu, labāk, ka kāds zina, kur tu gribi griezt, jā, pa labu vai pa kreisi, vai joslu mainīt, un tā arī viss strādā. Ja es saku vienīgi, ja šitas sūds, nu, netīrs ir, jānomazgā būs noteikti, ka būs laika. Tā te arī viss ir kā ar riepām ir ok. Šūflādes ir ciet. Pagriezieni te arī ir rukā. Teņas ir kārtībā. Šeit viss ir saslēgt. Tur arī kā nevaina nav iekšā. Te arī viss strādā. Tā, kaut kā tā. Tagad atbrauc pie pirmā klienta un jākrauj būs ārā 13 metri. 13 metri augšā. Nu, tur ir ne tikai 13, 5 metri arī pašā augšā.
Respektīvi, turpinot pa puspiekabi, neatceros teicu vai nē, 11 tonnas tukša puspiekabi. Atšķirībā no krona puspiekabas, kuras svēr 6,5 tonnas. Viņai arī savu mīnus ir. Un viens no mīnusiem ir iekrāvējs, kurš ir piekabināts aizmugurē. Un tam 11 tonnām var pieskaitīt klāt vēl 3 tonnas, jo šis te sūda gabals, kurš nevienmēr ir sūda gabals, viņš arī palīdz diezgan bieži. Viņš svēr vairāk par 3 tonnām, jā. Man liekas 300 vai 3200 bija. Ko tas nozīmē? 3 tonnas aizmugurē sanāk tā, ka visa puspieka, viss svars ir uz aizmuguri, līdz ar to mašīnas vilcēja aizmuguri ir nedaudz piepacelta. Līdz ar to viņai zūd saķere ar zemi, it īpaši slapjā laikā, jāuzsāk, nedrīkst strauji uzsākt braukt, jo tad, spolēs. Līdz ar to mašīna 7 tonnas, tukša puspiekabē 11 tonnas, un tas tur vērķis aizmugurē iekrāvējs. Kur viņš tur ir, ka pagaši tad, jā. 3 tonnas, cik mums sanāk kopā 21 tonna. Tātad vienmēr tukša sastāvs man sver 21 tonna. Tagad es gribu uz neīst brīdi pievērst uzmanību iekrāvējiem, šim te vērķim. Es tagad nekādu Pitagoru teorēmu nerādīšu, pilnīgi saprotamu lietu, jā. Tagad iedomājos, ka te ir 2 joslas. Šī josla iet pa kreisi, no tās joslas var aizbraukt taisni un pa labi. Mēs griezīsim pa kreisi. Te ir josla, no kuras mēs griezāmies pa kreisi. Šeit ir labā josla, šeit brauc mašīnas. Kas ir noticis ar iekrāvēju. Tā, paņemam lineāli. Pieliekam pie līnijas. Tā, cik mums rāda lineālā? 1,60 m. Respektīvi 1,5 metru iekrāvējs ir izgājis pretējā joslā. Un tieši tādā veidā pie jebkurām iebrauktuvēm, izbrauktuvēm, pagriezieniem, kur ir joslas, kur ir šaurākas, var sakot, visur ir jābūt 1,5 metram kā minimums vienmēr atkāpēji, jo, principā, ja tu kaut kādu hoķes aizskatījies pie stūres, kā bieži vien gadās, vai vēro dabu tur, vai runā pa telefonu, da jebko, vai pusdienas ieturi, tad, ja tu nepiefiksē, viņš ir kā tāds nedresēts suns, kurš ir, jātur pie ķēdes visu laiku, tikko, tu nepievērs uzmanību visu no ķēdes vaļā, un pie jebkur pagriezienu, ja tu tur neieturēs to atkāpi, tad pa lielām, viņš nonesīs visu, kas būs viņam ceļā, un viņš nežēlo nevienu, jo viss ir no metāla, un tā, man pietika 2 negadījumi mēnešu laiku, lai saprastu, kā pareizi braukt ar tādu sastāvu, tāpēc, joki maz, jā. Labi tagad,